Tas ir šitiem te kaut kādiem Latvijas kreisiem mentiem, armijniekiem, tā tehnoloģija, ka viņi ķipā, nu, gribēja tev manipulēt, viņi gribēja, lai tu viņiem tā kā pakļaujies, un ja viņiem tā kā neizdodas tev pārliecināt, tad viņi izmanto to kādu griešanas un stārošanas to metodu, lai ķipā, lai tu viņiem pakļautos. Bet, nu, tu jau neesi tāds pēdiņš, tā kā Štrīps, ja? Piemēram, ģenerālis Štrīpiņš, ka viņi tur pastaroja bišķi, viņš tāds turreiz tā kā, labi, es sapratu, es jums pakļaušos, jo es esmu tas Štrīpiņš, ja? Štrīpiņš, ķipā, ir deģenerāts gailīts, ja, kurš visiem tur sūkā pēc kārtas, ja, un arī pēc šitām visām starošanām tas kropulis piekrīt pakļauties. Tas kolektīvs tur ir nožēlojams, viņi ir nožēlojami kropļi, tur neviens no viņiem nav ne vecis, ne kaut kāds, bļaģ, kaut ko, ne viņš var kaut ko, bļa, pats normāli izdomāt, vienkārši viņam iedeva kaut kādu, bļa, to tehnoloģiju, jā, bļa, un taču vienkārši sēž tāds bēbis un spiež, tā kā es spiedīšu to starošanas pogu, kamēr tu pakļausies, jo tā arī piekrīt strādāt visi tie pārējie idioti, ja tie invalīdi, bet nē, mēs šeit esam šajā serverī normāli, bļa, ja mums atnāk tāds resns holesterīns pensionārs, mēs viņu sūtam nahuj dirst, bļa, to kropuli, bļa. Viņš tā, vispār nav pelnījis ne cieņu, ne respektu, neko, bļa. Viņš ir, bļa, nožēlojams ļevaks, kreisais pederasts, pedofils, nahuj.